Es jums vēlētos parādīt tādu nelielu tutoriālu sakarā ar Adobe Photoshop, kā uztaisīt iesācējiem signatūras. Un priekš tādai formēm tādā garā. Tāda taisam new. Es lietoju izmērus 250 x 400. Vienkārši pateikšu jums uzreiz, es ļoti sen esmu lietojis Photoshop, tāpēc arī pats var teikt, atkal esmu jaunies. Bet, nu jā, kā jūs redzat, es jau galīgi esmu aizmirsis izmērus. Tāpēc, ka signatūras šitāda izmēra, tas nav normāli. Nevaru sakot, ne. Tad es droši vien likšu 200, 450, tagad 2, 150, tāpēc 400, nē. Tad tad 450, 350. Jā, pirmsim šādu. Tālāk ejam Google, meklējam kaut kādu, pirmsim tēma būs BMW. Nu jā. Pieņemsim E3. Tātad jā, skaisti izsākas. Tātad paņemsim labāk HD. Nu tā, paņemsim. Šo te bildi. Nē, jā, šo. Ir labāk šo. Jā, es domāju, paņemsim šo te bildi. Liksim uz tekstu. Tagad place un bildi. Tālāk staipīšana. Vienkārši staipīt nevar, tāpēc, kad viņa izstaipīsies. Ņem, spiež un es jau aizmirsu. Shift laikam? Jā, Shift. Nē, tas nav Shift. Tad Control. Arī Control tas nav. Alt. Alt arī nav. Jā, pareizi, tas bija Shift. Spiežam Shift un turam. Un velkam tikai no sāniem. Un kvalitāte šausmīgi. Tālāk uztaisīsim līnijas.
tagad droši vien pievienosim kaut kādu efektu. Tā. Tā drusku priekš. Vai gaiši priekšāks tur bildē, tur es iedos priekšāk. Tad saglabājam. Tagad pievienosim kādu tekstu. Atvainojiet, ka lago un torrents pieslēgt. Rakstam iekšā tekstu. Paņemsim pirms mūsu channel nosaukumu. Tā, nu kaut kas šeit ne tas. Vai ne tas, ka man lago? Vai ne es arī nezinu. Das. Jā. Vai tu dei. Labi, tagad paņemsim kaut kādu citu fontu. Pieņemsim šito te grafitī fontu. Liekam lielākus pikseļus un viennozīmīgi citu krāsu. Tagad atrodam pie leja, iespiežam virsmu un stroke. Tas ir outline. Un uztaisīsim nedaudz caurspīdību. Ok. Nu, lūk. Mēs esam uztaisījuši šādu signatūru. Tagad saglabāsim viņu. Viss. Paldies, ka skatījāties ar uzbūdu NordTV. Apakšā būs šis te fails, varēsiet viņu lejup pielādēt. Paldies, ka skatījāties, ja kaut ko vajag, tad rakstat man Skype'ā, arī apakšā būs. Jums varēšu kaut ko uztaisīt signatūru, avatāru, tā.